Nu, sveiki vasali. Beidzot saņēmu mūs uzfilmēt solīto video. Cik tad īsti mums izmaksāja pirmais brauciens, kas pats galvenais šitajā braucienā bija aizvest mūsu mājdzīvnieku, Misteru Happiju. Jūs varat redzēt, uz Latviju. Sāksim ar to, uz kurieni un kā mēs braucām, un cik mums maksāja prāmi un viss, kas ir nepieciešams priekš suņa. Tātad pirmais, kas bija nepieciešams, to vajadz uztaisīt trakumsargas poti, kas Anglijā izmaksā 140 poundus, es apmēram kādi 150 ar kapekām eiro. Pēc tam jums nepieciešams ir suņa health certifikāts, kas ir veselības certifikāts. Ja jūs viņu mēģināsiet taisīt caur kaut kādiem vetārstiem, jums maksās liela nauda. Tas būs varbūt 250 līdz 340 poundiem, kas ir ļoti dārgi. Tādēļ iesaku, tur ir internetā var atrast online visu izdarīt. Jums galvenais, lai ir čips, potes visas un viss pārējais. Ja? Tad jūs varat uztaisīt online, un tas izmaksā jums 99 poundus. Un pāris nedēļu laikā jums vajadzēs satikties un, protams, parādīt suni, un jums būs certifikāts rokā. Tātad, uz kurieni un kā mēs braucām no manas mājas, no mūsu mājas, teiksim tā, līdz Hulam ir 2 stundas. Hula prāmis mums maksāja 257 funti ar suni, un sunis paliek tur atsevišķā suņu mājā, kas saucās kennel angliski. Ja? Nu, tad, protams, visa nakts, tad mēs vakarā iebraucām uz kuģa, un no rīta mēs jau bijām Rotterdamā. Tad tas ir kaut kādas 8 stundas, 9. Ja? Varbūt vairāk, varbūt kļūdos. Pēc tam no Rotterdamas mēs braucām uz Travemünde. Travemünde mēs iekāpām kuģi uz Liepāju. Tas mums maksāja 357 poundus plus sunis. Suns palika ar mums kajītē šoreiz. Un tur bija vieta, kur izvest suni pa visai dabīgajām lietām. Un tas bija, protams, kreizi drusku. Tas kuģis bija mazāks un viņu tur šūpoja kā traps. Degviela, jo neaizmirstat, man mašīna bija 4.2 Superchargers. Degvielā mums aizgāja 260 poundi. Nu, tur izrēķināt vajag, kad 280 gandrīz eiro degvielā. Man nav nemaz tik traki, teiksim tā. Mēs nobraucām tikai 1400 kilometrus kopumā ar mašīnu. Jo Travemünde Liepāja, tas bija 24 stundas brauciens ar kuģi. Bija, kā bija īstenībā. Un drīz jau mēs laidīsimies ar mūsu busiņu. Visas jau mantas sakrausim un pilnīgi pārbrauksim jau uz Latviju. Nu, tur būs atsevišķs video. Un parādīšu jums busiņu, parādīšu, kā sakrāvu, kā sapakoju viņu, un tur mēs brauksim pilnu ceļu. Vienīgais prāmis, kas būs, tas ir pārcelšanās no Anglijas uz Franciju. Tas arī viss, principā. Tādēļ sekojiet kanālam līdzi ceļam pirkstu gaisā, lai nepalaist turpmākos video. Paldies! Visu labu!